Patiesi, patiesi, es jums saku, kas tic, tam ir mūžīga dzīvība. Tanī laikā celsies Mihaēls, lielais eņģeļu valdnieks, kas pasargā tavus tautiešus. Tad nāks bēdu laiki, kādi vēl nav bijuši, kamēr vien dzīvo tautas līdz pašam šim laikam. Taču tanī laikā tava tauta paglāpsies, visi, kas ierakstīti dzīvības grāmatā. Un daudzi no tiem, kas dus zemes pīšļos, uzmodīsies, citi mūžīgai dzīvībai, citi mūžīgam negodam un kaunam. Bet saprātīgie mirdzēs kā debesu stiprumu spožums, un tie, kas daudzus veduši pie taisnības, kā zvaigznes, mūžīgi mūžam. Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām Kristus ir raidījis daudz karstu lūgšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāves, un tika sadzirdēts savas godavījības dēļ. Un dēls būdams, tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis, un pilnību sasniedzis, viņš ir palicis visiem, kas viņam paklausa, par mūžīgās pestīšanas gādnieku, Dieva nosaukts par augsto priesteri pēc Melhizedeka kārtas. Rakstu vārdi no Jāņa evaņģēlija 6. nodaļas 47. panta, no Daniēla 12. nodaļas no 1. līdz 3. pantam, un no vēstules ebrejiem 5. nodaļas no 7. līdz 10. pantam.